Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, 361 Ukrainas sportists ir nogalināts kopš brīža, kad iesākās pilna mēra Krievijas iebrukums Ukrainas teritorijā. Mūsu visu uzdevums ir neļaut normalizēt šīs Krievijas darbības Ukrainā, pat ja dažas starptautiskas sporta organizācijas domā savādāk. Šie grozījumi sporta likumā tie paredz to, ka Krievijas un Baltkrievijas nacionālās un jauniešu izlases nevarēs piedalīties, komandu sporta spēļu izlases nevarēs piedalīties sacensībās Latvijas teritorijā. Starptautiskā organizācija, kas šajā gadījumā ir UEFA, apgalvo to, ka jaunieši tie jau nav vainīgi pie tā, kas šobrīd notiek Krievijā, kas šobrīd notiek Ukrainā, un nav vainīgi pie tā, ka Krievijas armija nogalina nevainīgs cilvēks. Tad, intereses pēc es papētīju, un Krievijas U17 izlasē ir vairāk kā 5 spēlētāji, kas pārstāv Maskavas CSKA klubu, kas ir piesaistīts armijas struktūrām. Ir vairāk kā 3 spēlētāji, kas pārstāv Maskavas Dinamo klubu, kas ir piesaistīts iekšlietu struktūrām. Piedodiet, bet es nenocistu šim argumentam, ka šie jaunieši nav saistīti ar Putina režīmu, ar Krievijas teroru un to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Un mūsu visu pienākums ir atgādināt gan mūsu solidaritāti Ukrainas tautai, gan pārējai Eiropai un pasaulē to, ka Ukrainā vēl aizvien tiek nogalināti nevainīgi cilvēki. Un sports nav tas instruments, caur ko to normalizēt. Paldies! Aicinu atbalstīt nodošanu komisijai. Paldies!